Nu ko, man bija padomā, Anta, tev viens jautājums. Kad tu ej dušā, ko tu dari, kad tu ej dušā? Es ieeju dušā, atgriežu krānu un mazgājos. Bet vai tu zini, kā tas ūdens, kas mums dušā tek ārā, no kurienes viņš vispār nāk? Tev ir zināšanas? Man nav. Es saprotu, viņš ir tajās caurulēs iekšā. Jā, un kā viņš caurulēs nonāk? Nezinu. Es tev piedāvāju, mums ir sagatavots ļoti interesants stāsts. Ejam paskatīties? Noteikti. Ejam skatīties! Pirms apmēram 100 gadiem Rīgas iedzīvotājus ar ūdeni apgādāja šādas lielas iekārtas, kas drīzāk līdzinās vilcienu sastāvdaļām, nevis ūdens sūkņiem. Interesanti, ka pirms vairākiem 100 gadu ūdens caurules bija nevis no plastmasas vai metāla, kā mūsdienās, bet no koka. Laiki ir mainījušies, zinātne gājusi uz priekšu, un ūdens ceļš uz mūsu izlietnēm un dušām sākas šajā sūkņu stacijā, un, ja precīzāk, apmēram 35 metrus zem šīs ēkas dziļurbumā. Ar šo moderno un spēcīgo sūkni tiek sūknēts dzeramais ūdens, kas tālāk nonāk pie Rīgas iedzīvotājiem. Bet kur nonāk ūdens, ko cilvēki ir izmantojuši un kas aiztek notek cauruļu noslēpumainajos labirintos? Tas ar lielu spiedienu gāžas šajā rezervuārā, ko sauc par ūdens pieņemšanas kameru. Šeit nonāk ne tikai tas ūdens, ko rīdzinieki noskalo kanalizācijā, bet arī notekūdeņi no pilsētas ielām, lietus un izkusušais sniegs. Šis ūdens ir netīrs un kaitīgs videi, tāpēc to jāattīra. Sākumā no ienākošā ūdens tiek atdalīti lielākie atkritumi, dažādi ūdenī nešķīstoši papīri, plastikāta maisiņi un tam līdzīgi gruži. Jāatzīst, ka šī nav tā smaržīgākā vieta un brīžiem smaka ir tāda, ka reibst galva. Ūdens attīrīšanas stacijā Daugavgrīva ikdienu ieplūst 160 līdz 180 tūkstoši kubikmetru netīrā ūdens, bet gadā apmēram 50 miljoni kubikmetru. Salīdzinājumam šīm iekārtām ik gadu izplūst cauri apmēram 20 tūkstoši olimpisko peldbaseinu. Tā kā ūdens nāk ne tikai no cilvēku mājokļiem, bet arī ielām, tajā ir liels daudzums smilšu, kuras arī jāatdala. To dara šajos smilšu ķērājos jeb koridoros. Bet šie nepārāk pievilcīgie kunkulīši, kas peld pa virsu, ir tauki no virtuvju izlietnēm. Kad ūdens ir attīrīts no smiltīm, tas nonāk šajos apaļajos baseinos. Tos sauc par pirmējiem nostādinātājiem. Baseinam vidū ir liels rats, kas griež tādu kā grābekli, savācot piemaisījumus, kas nosēžas baseina dibenā. Šeit var redzēt, kā baseins izskatās bez ūdens. Līdzīgu procesu var novērot, kad krūzē nosēžas kafijas biezumi. Tālāk vēl aizvien netīrais ūdens nonāk bioloģiskajos notekūdeņu attīrīšanas baseinos. Bioloģiskā attīrīšana nozīmē, ka to dara dzīvi organismi, dūņas. Tie ir mazi, ļoti ēdelīgi mikroorganismi, kuri apēd ūdenī esošās kaitīgās vielas, piemēram, fosforu, kas ūdenī nonāk, kad cilvēki izmanto mazgāšanas līdzekļus, kas nav dabai draudzīgi un satur kaitīgo fosforu vai citus smagos metālus. Kad ūdens ir attīrīts no bīstamajām un vidē nedraudzīgajām vielām, tas nonāk otrreizējos nostādināšanas baseinos. Šeit ūdens stāv tik ilgi, kamēr sīkās dūņas nomierinās un nosēžas baseina dibenā. Ūdens ir dzidrs un tīrs, tas vairs nav kaitīgs videi, un to droši var iepludināt Rīgas jūras līcī. Tieši 2,4 km attālumā no krasta, 12 metru dziļumā atrodas caurule, kas attīrīto ūdeni nepārtraukti iepludina Baltijas jūrā.